7, 3. Augšām celšanās dzīve. Vai mūsu pestītājs nav teicis, ka viņš ir augšām celšanās un dzīvība? Ka katrs, kas dzīvo un tic viņam, nemirs, bet dzīvos mūžīgi. Šī mūžīgā dzīve jāizbauda jau šeit. Uzvarētāju atlikumam tas kungs grib dot spēku nebeidzamai dzīvei. Tas ir lielāks par vasaras svētku spēku, lielāks par spēku dziedināt slimos, izdzīt velnus un darīt lielus darbus. Tas ir lielāks kā spēks liecināt un pat lielāks kā spēks uzmodināt mirušos. Drīz, ļoti drīz šie spēki vairs nebūs vajadzīgi, jo dzims jauna pasaule. Nāk pasaule, kur gara spēks vairs nebūs ierobežots. Nebūs vairs vajadzības izdzīt velnus, dziedināt slimos vai uzmodināt mirušos. Nebūs vajadzīgi liecinieki. Tā būs pasaule, kur pār tiem, kas atpestīti, plūdīs bezgalīga mūžīga dzīvība. Mēs vienīgi varam iedomāties, kā tas varētu būt, kad būsim mūžīgās dzīves pilnīgā spēkā un godībā. Dievs jau tagad mēģina savu svēto atlikumu vest mūžīgā dzīvībā. Nevis tā, ka mēs vairs nemirsim, bet ka mūžīgās dzīvības spēks mūsos būs tik dabisks, ka mūsos būs tik pilnīga atšķiršanās no šīs pasaules ar viņas prasībām. Dievs grib brīvus ļaudis, atlikumu, kas būs pilnīgi nošķīries no pasaules un no laika. Ir iespējams, ka mēs pārvietojamies tādā augšām celšanās sfērā, kas mūs noliek pāri laikam, pāri domāšanai par šo pasauli, pāri miesas verdzībai, drošībai un pat nāvei. Ja pielietojam bezgalīgās dzīvības spēkus, ir brīvība. Dzīvot ar skatu, kas pievērsts mūžībai, Dieva tronim, nozīmē dzīvot nebaidoties no tā, ko cilvēki var darīt mūsu miesai. Dzīvot augšām celta prāta stāvoklī nozīmē, ka nekas, kas ir šajā pasaulē, mūs vairāk nesaista. Vai Kristus Dieva ļaudīm nozīmē vairāk nekā pašu dzīvība? Jā, ak jā! Viņš mums ir mūžīgā dzīvība. Dieva ļaudi, sauciet to skaļi! Sakiet to pasaulē, miesai un velnam, es nemiršu nekad! Es nepiedaru šai bojā ejošai un mirstošai pasaulē! Es jau tagad esmu Kristū, esmu mūžības būtne, mans gars dzīvos viņā mūžīgi, un viņš man dos jaunu, godības pilnu miesu, līdzīgu viņam. Vai tas nav lielākais spēks, ko Dievs var cilvēcei dot? Darīt viņu par mūžīgu būtni, nemirstīgu dvēseli, kas dzīvos viņa priekšā mūžīgi? Dzīvība, ko piedzīvošu, jau tagad plūst manī no Dieva troņa. Daļa no šī mantojuma manī jau ir tagad. Varu noskatīties uz šo grēka nolādēto pasauli un priecāties. Ak! Tu ļaunuma un velnu apdzīvotā vieta, tev nav nekā man ko dot, un man nav daļas ar tevi. Esmu atbrīvots no tavas varas, arī tavi kapa pīšļi un gruveši nevar paturēt mani gūstā.
Jau tagad man no augšienes ir dota nebeidzama dzīvība, Dieva dzīvība, kam nav ne sākuma, ne gala. Uzvarētāju atlikums, ak, satveriet šo mūžīgo dzīvību! Dzīvība, ko tagad jūtat savā miesā, ir tikai tvaiks, kas izgaist un kura vairs nav. Mūžīgā dzīvība plūst no Dieva troņa, un tā ir arī auglis, ko atpestītie ēdīs no dzīvības koka mūžīgi. Bet Dievs grib mums atklāt, ka mums ir iespēja ēst no tā jau tagad, garā un ticībā. Kāds neizsakāms prieks ir būt nošķirtiem ar Kristu atsevišķā vietā un stundām ilgi dzert no dzīvības avota un ēst no dzīvības koka augļiem. Tu vari izkļūt ārā no šīs lūkšanas debesīs, Kristū Jēzū. Mūsu acīm tad pasaule zaudē savu šarmu, sirds ir atraisīta no visa, kas reiz bija dārgs. Visas vēlēšanās pārvērstas debesu valstības dzīves atmosfērā, augšām celtajā sfērā.